Labrīt! Šodienas mans uzdevums ir noķert perfektos kadrus. Ir pulkstenis 9:13 laikam. Šodien jūs brauksiet ar mani līdzi uz sacensībām, bet es braukšu kā fotogrāfs šoreiz, ne kā dalībnieks, bet kā fotogrāfs. Tā kā, jā, to arī jūs redzēsiet. Un es taisos un tūlīt jau braucu. Līdzi objektīvs, kamera, tur ir 2 baterijas, man ir līdzi, man ir 2 atmiņas kartes. Dators, lai es varu studiju darbu pataisīt. Es braukšu uz Ādažiem, uz Liberty Equestrian. Tur ir jābrauc kāds 40 minūtes, tā kā es, ja tagad izbraukšu, tad ir 19 pār. Pēc 10 minūtēm izbraukšu, tad jau arī būšu kaut kur uz 10:15 arī būšu Liberty Equestrianā. Un jā, un tad man ir 2 meitenes jābildēt, un es būšu līdz galam vakaram, jo vienai ir pēdējais maršruts, kas sākas 7 vakarā. Tā kā, fotogrāfu skatu punkta, kā tas ir braukt uz sacensībām un nepiedalīties. Kur 2 sportistes galvenās, ko es bildēšu, palīgs un grums, jā. Un rekur. Jā. Kur? Un ir kamera. Un gaidām, kamēr tagad būs otrais maršruts, ko fočēt. Tā kā jā, es pirmā jau sabildēju. Un tagad šādi te ir daudz, jā. Stāvam, gaidam. Jā, ļoti ilgi. Cerams, kāds mani nofilmēs, kā es bildēju. Es gribu, lai kāds man nofilmē. Ei, zirgs, kur tu lien? Mēs varam uztaisīt kā fake. Viņa lien. Ak, Dievs. Viņai tāds pagas sevi redzu. Ak, neņems. Vienkārši demolē visu. Ir mana sistēma, es iepostos pēc tam uzreiz arī šo ten bildes un sākās lietus. Labi. Bet, jā, te būs dažas bildītas meitenēm talīt jāparāda. Tā kaut kā. Un es tur nāk. Tas nav forši. Tad briesmonis nāk reāli. Izdevīgi ir tad, kad tu brauc pats savu mašīnu, tad vismaz tagad, kamēr līst lietus, kamēr viņi gatavojas nākamajam startam, tev ir kur patverties. Un nav jāuztraucas par nosalšanu vai par salīšanu un kaut kas tāds. Tā kā, jā, es te būšu ilgi un vēl jāgaida vēl 2 starti. Cerams, turies ātri. Meitenes zvanīja teica, ka viņi domā, vai vispār turpināt sacensības, tāpēc, kad ir tāda vētra un ir tāds lietus, kad pušķēršļi ir nopūsti. Zirgi psiho, un jā, es nezinu, es gribētu aiziet paskatīties, kas tur notiek, bet es negribu par šitādu slapjumu iet. Jā, es skrienu paskatīties, labi, es aizskriešu ātri paskatīties. Jautāt ar zirgiem, te vienkārši tā līst, tas ir crazy. Kur biju tikko ārā sekundi, bet bija tikko tāds šausmīgs vējš, ka viņi domāja, vai atcelt vai neatcelt. Viņi nav atcelušas, tagad gaidu to 4. maršrutu, es sēžu mašīnā, jo ārā es negribu iet. Briesmīgi līst. Tā kaut kā meitenes arī pa laikam atnāk pasildīties mašīnā, bet tāda ir tā dzīve fotogrāfiem Latvijas laikapstākļos, ka tu dzīvo ar slapjumu, lietu un vēju, un labi, ka ir sava mašīna, kurā sasildīties var. Lai man nesalīst kameras vismaz svarīgākās daļas objektīvam, te nekas tik traki nenotiks, bet vismaz pogas un tas viss, lai nesalīst, vismaz šī ir mana uzparikte. Un tad es gaidu mēģinu ieraudzīt, vai tur iet kaut kur meitenes, vai man jau jāiet nobildēt kādu bildīt vai nē, bet šausmīgi līst, šausmīgi. Vienai meitenei esūtīju bildītes, bet paskatieties, cik smukas tās bildītes sanāca. Tā kā es, man liekas, esmu atradusi savu mīļākos kameras settingus, kad paskatieties vienkārši, cik skaists bildītes sanāk. Vienkārši tās krāsas un ar visu to, ka bija patumšārā. Paskatieties, cik skaisti sanāk. Jā, es vienmēr bildes sūtu failos, jo tas, man liekas, vislabākais variants. Paldies, ka noskatījies šo video. Jā, ja tev
tev interesē bildes sacensībām vai fotosesijai ar zirdziņiem, noteikti uzraksti man Instagramā, links būs aprakstā. Uz man Instagram, tev vienkārši ej manā Instagramā, uzraksti man DM, kā arī no šīm sacensībām bildītes ir redzamas arī manā Instagramā. Jau līdz šis video iznāks, jau viņas būs izliktas, tā kā tās arī droši var aiziet ieču. Ar sacensību bildēm es daru tā, ka es skatos, cik liels man ir pieprasījums atkarībā, ja tu, piemēram, gribi, lai es nezinu, piemēram, pleistos uz tādām sacensībām, tu man uzraksti, hei, vai tu būsi pleistos tādos datumos. Ja man ir cilvēki, kas prasa, tad arī es izlieku Instagramā pēc tam storiju, pasaku, ka es būšu tādā datumā, un tad arī cilvēki var pieteikties. Droši raksti, prasi, tiekamies vai nu sacensībās, fotosesijās, vai nu vienkārši nākamajā video. Čau!